Sveiciens atpakaļ labajos perekupos, kur no 700 eiro pērkot un pārdodot auto, mēs mēģināsim tikt līdz Bentleyam. Tiem, kam nav laika noskatīties iepriekšējās 6 sērijas, kur mēs ieberzāmies tik daudz reizes, ka bija reizes, kad mēs pārdomājām, kāpēc mums sevi patīk tik ļoti mocīt. Tad nu viss šis te sākās ar 700 eiro budžetu, kuru mēs dabūjām pārdodot šo te BMW, kuru nopirkām Vācijā. Tad no šīs te naudiņas par 500 eiro nopirkām šo te ļaļatu, kas bija pilnīgs murks. Apsveicu, pirmā berza. Un tad beigās Šrots ēdolu nopirka šo auto un mūsu peļņa bija 1285 eiro. Un kaut kādā mistiskā veidā šī automašīna joprojām ripo pa mūsu ceļiem un vēlam ļaļatai garu dzīvi. Tad nu tālāk mēs nopirkām šo te E90 ceļmalā ar motora problēmu, un beigās gan tā motora problēma izrādījās lielāka nekā gribējām, bet galu galā visu sataisījām un pārdevām viņu pār 3700 eiro. Un ar visiem tēriņiem mūsu šī te brīža budžets ir 3225 eiro. Jā, 3225 eiro, lai nopirktu nākamo auto. Un šoreiz mēs nemēģināsim pirkt auto, kas ir pāri mūsu budžetam vai tuvu tam, mēģināsim mazliet piezemēties un nopirkt kaut ko stipri lētāku, lai mums rezervē paliktu naudiņa, ja nu kaut kas noiet greizi. Bet jūs nevarat iedomāties, cik tas beigās izrādījās sarežģīti, un tas viss beidzās ar to, ka mūs smagi piečakarēja. Bet nesteigsimies notikumiem pa priekšu, es tev visu parādīšu. Tagad sasmērēj tās sirmaizītes un sagatavo melno tēju, jo mēs laižam iepirkties. Bet tagad, kā ierasts, laiks sērijas atbalstītājiem. Un es būšu šīs te sērijas atbalstītājs un gribu jūs visus uzaicināt uz manu Patreon noskatīties nu jau visas Japānas ekspedīcijas sērijas. Tieši tā tu nepārklausies, visas sērijas šobrīd ir pieejams manā Patreonā. Kur mēs apskatām īpašās Japānas auto kolekcijas. Es viņam prasīju, kur tev vecīgi gults vispār ir. Viņš teica, ka augšā, otrā stāvā. Gan ietusējām ar Daigo Saito, kurš mums parādīja savu workshop, savas tačkas, un ar viņu kopā aizbraucām uz drifta sacensībām. Uz vietu, kur drifts pasaulē piedzima. Visvairāk man interesēja nelegālie auto tusiņi Japānā, kurus mēs arī meklējām, un arī mazliet pārsniedzām ātrumu braucot pa Tokijas ielām. Uzgājām mazās garāžas, kur Džeks krūvē tačkas, bet nu tādas, kur mēs varētu vienkārši tikai savos sapņos redzēt. Un, protams, pats pirmo reizi driftoja Japānā. Un paldies visai manai Patreon branžai, kas jau atbalsta mani saturu tur. Jūs tādā veidā vistiešāk atbalstat to, ko es daru. Jūs vienkārši iedomājieties kaut ko tādu redzēt Latvijā. Pastieties aizmugurē uz tām trūbām. Un es neatbraucu ar tukšām rokām no Japānas. Es biju iepirkties Tokijā un nopirku Tokyo Drift DVD japāņu valodā, kur viss smuki ciet aiztaisīts, oriģinālā filma. Un šādu te tačku, ko noteikti visu šo supuru atcerās. Un es gribu abi šīs te lietiņas uzdāvināt kādam no sekotājiem. Viss, kas tev ir jādara, jāiet uz mani Instagram, jābūt mani Instagram sekotājiem. Un zem man Patreon Tokyo Drift rīla jāieraksta komentārs Tokyo Drift. Kādam no jums šīs te divas lietiņas aizsūtīšu. Bet tagad atpakaļ pie perekupiem. Nu ko, sveiciens jaunā labo perekupu sērijā, un šodien mēs gribam pavisam mierīgu, normālu sēriju, bez kaut kādām drāmām, bez kaut kādiem tur nobeigtiem motoriem, vienkārši nopirkt tautas automašīnu, mazliet piečinīt un pārdot. Un šodien mēs nepirksim BMW, mēs pirksim automašīnu, ko mēs sērijas atpakaļ teicām, ka mēs tādas tačkas negribam pirkt, bet mēs sapratām, ka mums ir jānolaižās uz zemes. Jā, mēs neiztiksim bez viņām. Kādu laiku atpakaļ cilvēks uzrakstīja, pajautāja, vai es nevaru kādu novērtējumu iedot viņam mašīnai, ka viņš viņu grib pārdot kaut ko, varbūt kaut kādu maņas variantu tādām aparātiem eksistēs. Viņam uzrakstījuši, nu, ka nezinu, samazgā pietīrīt drusku kaut kādu tādu naudu viņa maksā. Tad labi, paldies, nebija ziņu no viņa nekādu. Pagāja 4 mēneši vairāk, viņš pēkšņi uzrakstīja, klausies, negribu nopirkt to mašīnu.
Un es viņam teicu, ka ja man viņi interesēs krietni mazāk par to summu, nekā es viņam pateicu, ka viņa maksā. Pateicu arī vēl savu cipuru. Es nosaucu cipuru, kas mūs interesētu. Viņš beigās čalis piekrita. Un tā mēs tagad sarunājām, ka mēs dosimies pie viņa uz Iecevas galu kaut kur. Un skatīties to, es viņam biju prasījis kaut kādu video no visām pusēm, lai viņš to atsūta parāda, bet tā viņš to neizdarīja, kāpēc nezinu. Mēs to tūlīt uzzināsim, vai labi vai slikti. Mēs vienkārši gribam aizbraukt, paskatīties ar skaidru prātu, bez kaut kādas panikas, bez rozā brillēm, kā dot novērtējumu, viņa to naudu maksā vai ne. Vai mums, viņa maksā noteikti, viņam vēl ir skati, viņa ir braucoši viss kārtībā, bet mūsu redzējumā, lai nav tā, ka tas pārvēršas atkal par kaut kādu iepiesienu. Un kas tā ir par automašīnu, jūs pēc brīža jau redzēsiet. Katrā ziņā tas nav BMW. Tie, kas skatās, grib uzspēlēt šo spēli, var iepauzēt video, ierakstīt komentārā, kā jums liekas, ko tad mēs šodien pērkam. Reku mums dāmas arī mūs asistē šodien. Viņas mūs atbalsta. Mēs viņas ņemam līdzi, jo vienkārši mēs principā visu savu brīvo laiku pakāšam šajam šovam, tāpēc mums ir jāizklaidē arī mečus. Pamājiet ar roku! YouTube'am. Jā, viņam ļoti patīk. Redz, viņas novērtē. Mēs lecam iekšā un braucam uz Iecevu. Ja? Kā atrast auto, kuru varētu pārdot dārgāk ar maziem ieguldījumiem? Tas nekad nebūs viegls jautājums, uz ko atbildēt. Pirms braucam skatīties šo auto, mēs īstenībā ļoti daudz dienas pavadījām pētot tirgu, bet nekas labs nekrit ārā. Mēs pat apsveram nopirkt vairākas automašīnas par mūsu budžetu, bet jāpaskatās, kāds būs auto, kam mēs tagad braucam pakaļ. Īstumā es varu atklāt, tā mašīna maksās 500 eiro. Tātad mēs esam nolaidušies uz zemes. Starp citu auto, ko mēs braucam skatīties, jūs ļoti daudz komentāros pieminējāt, ka vajag mums šo te marku obligāti nopirkt. Galvenais, lai beidzot vienkārši motors strādā mašīnai. Ir laiks jums atklāt. Skatieties, draugi. Šīdais drāmas un kungi ir mūsu upuris šodien. Pastieties. Jā, bet es redzu, ka viņš vispariņķi visur sarūsējis ir. Kas tad? Vispariņķi sarūsējis visur. Čau, Eci. Tā nav nekas pretī, ja mēs iefilmējam tev, ja? Nekāds par Čau. Tā, reku mums saimnieks ir. Mašīnītē nav vainas. Tagad reku nosprāga aizmigājis logtīrītais, bet mašīnī prieks. Bet vai kaut ko bišķi lielāku un labāku, tā kā. Jā. Kosiks jau ir iekšā, laika netērē. Gribu drusku atbraukt nost. Un daļa, kas skatās, noteikti tagad domā, ko jūs meklējat Kasjaks 500 eiro tačkai. Es piekrītu, bet mums vajag saprast, vai ar maziem ieguldījumiem varam kaut ko vinēt uz šo auto. Ja paši sev ikdienai pakaļas transportēšanai paņemt, tad jau nekāda vaina. Motors te īstās normāls beidzot. Nē, problēma nav, motors ir labi. Ir kā cits saka, pat čipotais kas, bet jau ekonomisks vājums, nekāda problēma. Ja paskatāmies šo gadu un dzinēju sludinājumā, tad te izskatās, ka varētu būt bizness, jo viņi kaut ko tomēr maksā no 1500 eiro līdz pat 3000. Protams, šie te vismaz pēc bildēm izskatās dzīvāk nekā mūsējais, bet jā, kaut ko varētu sadarīt. Šitas pārnes ir slims. Jau atkal. Tā dzinējs nav nevainas ir kā. Un kāpēc nopirkt tieši šo Volvo, kad tu pirki? Toreiz mēs samainījām no Taurāna viņu. Okay. Salīdzinot ar Taurānu, viņš likās labāks. Bet tagad šito 2 gadu laikā, viņš kaut kā pa mazu liekas. Jo tomēr 2 bērni un tā. Tad, vai kaut ko bišķi lielāku. Un kā taču tu gribētu ņemt nākamo? Volvo XC60. Mēs varam test drive arī uztaisīt, ja? Brauc labi. Iet arī kaut ko. Vienīgais, ka vizuāli ir kā ir. Vizuāli tas jā. Un salons arī prasa mīlestību. Mašīnītē tiešām tāda sudzēt. Ērta braukt, viss kaut kur ir Ventspils izbraukāt, visi bez problēmām. Dzinējuma kaut ko izņemot apkopas, ir kaut kas neķojies, kaut kas darījies vai nē? Pašam zinām, nē, bija elektronika, bija tur cembloku, bet to novērst toreiz. Citādāk nav it kā bijuši problēmas. Izbraucot pārbaudīju arī šo autokāru Vertikal, kur es varbūt neieteiktu tev, ja dēļ 500 eiro automašīnas maksāt par auto atskaiti, bet ja es noskatīšu dārgāk auto, tad droši izmanto šo te manu atlaižu kodu, sanāks tev lētāk. Tad šis Volvo nav bijis ne avārijās, nav arī notīts nobraukums un viss izskatās ļoti pat pārāk labi. Protams, tas, ka auto dzīvojies visu dzīvi pa Latviju, nav pluss, bet ja motors kustās un pa šo naudiņu, viss pat ir ļoti labi. Un starp citu, kā ar Vertikālu linku es atstāšu arī zem šī video, ja kādam tuvojas kāds auto pirkums. Ko tu domā vispār par visu šo pasākumu? Nav slikti, bet ir daudz, kas jādara.
Vienkārši ar krāsošanu ir tā, ka visticamāk tas sakrāsos tikai spārnu, visu melns, bet pārējo kaut ko drusku, jo tad bija sānos visus pust, tas nav tās mašīnas vērts. Konču mēs no viņa neuztaisīsim. Mēs uztaisīsim kaut ko pa vidu tam. Vizuāli kaut kāds rūsas pleķītis varētu būt, bet to salonu vajag uztaisīt daudz patīkamāk. Viņi ir jāš un jākrāso. Un kad jau galvā bijām morāli nobrieduši pirkt šo Volvo un vest uz mūsu Nordspace garāžu, tad izrādījās. Mēs nemaz šodien viņu nevaram dabūt. Jā, rītdien brauksim, mēs skaidrotu visu, kā mēs dabūjam. Jā, ja cilvēki tiek pie cita Volvo. Tev jādabū cita mašīna, ja? Jā, tos XC60, tas zinās, sapratīs un tad... Jā, tad es vienkārši viņu varēšu savākt. Kamēr mēs gaidījām zvanu par mūsu Volvo, mēs nesēdējām rokas kabatā salikuši un cītīgi meklējām vēl kādu citu auto. Un, lai arī nebija nekas tāds wow, kas iekrist acīs, mēs ļoti rūpīgi izskatījām dažādas markas, protams, šoreiz izņemot BMW. Kad drusku parādījās nauda, un tagad no vienas puses man gribās braukt uz lejšiem, pirkt kaut ko tādu, svaigi iedzītu, zini, un tādu, kuram apmēram tur kaut kādus lukturus jāpiepalē, kura ir ārzemju mašīna, viņiem būs maz ko darīt. Bet no otras puses tur atkal nebūs ko parādīt jums. Mums vēl pagaidām, manuprāt, ir jāpapērk drusku latviešu mašīnas, drusku jāparāda jums, ko nevar pirkt, un ja nopērk, iebarzies, ko darīt, un tad jau, kad būs tas lielāks budžets, tad varbūt mēs varēsim pirkt kaut kādas vairākas tādas ārzemju mašīnas iedzītās, tad gan jau tur jau savāksies, ko parādīt. Jo mums jādomā ne tikai par Bentleju, bet arī par jums. Tas drusku ir double trouble, ja godīgi. Bet arī skatoties šīs tačkas, nebija nekur kaut kas tāds, kur ieguldot darbiņu, mēs varētu vinēt. Viss bija tā, kā tirgu arī visam ir jāmaksā. Skatieties, čomiņi no BetSafe mūs ir pārsteiguši ar sienas zīmējumu. Tiešām ļoti krūtu zīmējumu. Iečakojot, kur ir Kostiks mums arī, ja? Pasīties, tikpat smaidīgs. Tad kur ir mūsu ļaļata, tāpēc, ka tā ir mūsu pirmā tačka. Te Norbe drifto, un tas esmu mēs. Arī tikpat smaidīgs kā šodien. Un tad, kur mums ir Buki Poršiņš vēl, tā kā, tas no Challenge vēl taisīts kopā. Tā kā mums ir šīdāds sienas zīmējums, par ko milzīgs paldies mūsu draugiem no BetSafe. Tā kā jā, īstenībā šobrīd jau garāža ir tāda completed, ne? Jā, šito atzīmējās ļoti. Vēl kaut kādi plauktiņi, kaut kas vēl būs. Vienkārši nepietiek visam laika, kā jau parasti. Bet ar šito viņš palika dzīvīgāks. Varbūt kāds var ieteikt, kādas lāmas mums vajag nomainīt Nordspace apgaismojumu. Jo man filmēšanā ārā ir dienas gaisma. Un tad šeit ir dzeltenās lampas, un man riktīgi krāsa apstrādājuši tas čakarēs smadzenes. Varbūt kāds eksperts man uz Instagram vai e-pastu var atsūtīt, ko man vajag nopirkt, kādas lampas, lai vienkārši vietās ielikt šitajās. Mums tas stāv tagad šitādas, visas samainīt. Diemžēl gaidot, kad varēsim braukt pakaļ mūsu Volvo, arī tur bija sliktas ziņas. Džekam tur kaut kas nesagāja ar kredītu vai papīriem, un viņš nevarēja tikt pie savu iecerētā Volvo. Tādēļ savu veco Volvo pārdot mums vairs negribēja, kas nozīmē, ka šis nebūs mūsu Volvo. Tad Kostiks izdomāja, ka mums vajag Voyageri šo te, un viņš tirgojās pa 500 eiro. Mēs ilgi diskutējām, vai mums to vajag, bet Kostiks tā iedegās, ka nespēja salauzt viņa sirdi un piekritu. Jā, pērkam šo te Voyageri. Pašu uz vietas viņu neredzējām, bet gribējām aizsist, lai kāds cits nenopērk. Pats tirgotājs atsūtīja šo te video, kad prasījām, vai ir kādi parādi, teica, ka noņemts no uzskaitas un viss kārtībā. Tad Kostiks pārskaitīja viņam 50 eiro, un tad sīkāk sākām pētīt un izrādījās, ka viņam vēl ir 400 eiro parāds. Kad sākām diskutēt par parādu un kad tomēr 1000 eiro šī automašīna nav vērta, tad viņš beigās to atzina un apsolījās atskaitīt naudu atpakaļ. Bet joprojām līdz šai dienai Džeks pazuda ar visu naudu un mēs atrast viņu vairs nevarējām. Varbūt, ja kāds atpazīs šo čuvaku atspulgā, varat viņam pajautāt, ka mums, lai tikt līdz Bentleyam, tie 50 eiro ir no svara. Un būtu forši, ja Džeks atskaitītu naudiņu atpakaļ. Un šobrīd mūsu budžets samazinās vēl neko nenopērkot. Bet galā mēs tā gribējām priekš jums skatītāji parādīt, ka nopērkam Volvo, ka Kostiks bija uzgājis vienu Volvo tepat Liepājā un sūtīja mani novērtēt situāciju. Mēs brauksim skatīties Volvo, un man ir
Lupo šobrīd šitāds te, kas ir muzikālais auto. Lūdzu, nerakstiet komentāros, neprasiet, kāpēc es braucu ar Lupo. Tā nav mana mašīna. Vienkārši šobrīd tā sanāca, ka mums nav ar ko citu braukt. Un ar viņu mēs brauksim skatīties Volvo pa 350 eiro. Paskatieties šito te. Tad čals ir normāli močīs. Nu tā, ka, ja nebūtu ar copyrightiem problēmas, mēs varētu kaut ko arī ietestēt. Te ir tik slikti ar vietu, ja? Kad čalim ir bērns ēdeklīts un skatieties, kur viņš, lai mēs ar Akselu varētu aizbraukt, kad divotā vieta mašīnā mums bērns ēdeklīts iet tur, bet tur viss ir tumbās, tur viss ir sabūferos. Tas ir viens no trakākajiem audio aparātiem Liepājā. Un mēs ar viņu brauksim skatīties Volvo. Braucu. Man ir tāds sajūta, ka es braucu ar mazu sērkociņu kastīti. Nu, es jūtos bišķi šauri. Nē, man vispār Lupo liekas rītīgi prikolīgās tačkas. Šī ir iespējams mazākā mašīna, ar kādu es esmu pēdējā laikā braucis. Kājas durās tā kā stūrē iekšā. Nu, kad tev nav vietas tā kā kājām vispār, un tu jau neko nevar atbīdīt. Es gribu teikt respektu visiem, kas taisa šīs muzikālās tačkas. Tā ir tāda kultūra, ko es atceros vēl no Need for Speed laikiem. Un ir baigi forši, kad joprojām ir cilvēki, kas to piekopja un dara, un tas ir tāds dzīvesveids. Man zinu, ko šitā tačka mazliet atgādina Ali G in the House tačku. Tad tas Volvo ir pat īsti nezinu, tas ir S60 vai S70 vai es vispār neorientējos viņos. Bet nu, tur ir Volvo, kurš maksā 350 eiro, bez apskates, stāvējis ilgi. Iespējams, bremzes ir jāmaina, bet nu, tāpēc viņš maksā arī 350 eiro. Mums ir jāapskatās, vai tur ir kapi vai nav. Labs, kur ir auto šis būtu? Dzingalanga, dzingalanga. Jā, es saprotu, vajag, jā. Čau, Roberts, prieks. Tu padās kaut kur ir, jā? Jā, reku. Cik es noprotu, ar BMW viss izdevās jums. Jā, kaut kas izdevās, ir laiks kaut ko nopirkt. Tā ir tava mašīna? Tā ir nosacīta, it kā manam tēvam pieder viņa. Jūs esat īpašnieks, jā? Jā. Jā, prieks, super, Roberts, prieks iepazīties. Tad nu šis ir mūsu noskatītais upuris Volvo S40. 2004. gada modelis, 2 litru dīzelītis, kurš izskatās ļoti sagurs dzīvē, un tas bija tikai sākums šīs tačkas problēmām. Es uz aklo vienkārši paņēmu, jo man vajadzēja riteņus, jo man visu laiku uz laukiem jābrauc. Es uz aklo viņu paņēmu, bet kad es viņu paņēmu, ļoti slikti. Pa cik tu viņu paņēmi? Pa štuku? Kad viņu nopirka, viņai bija nepilns mēnesis vēl apskata, tā apskata tika arī nobraukt un tā viņa tika arī atstāta. Es praktiski 4 dienas pabraucu un tad dēls paņēmu un viņu. Jā. No braukšanas viedokļa arī kaut kas ir jātaisa? Ļoti slikti. Ļoti slikti, jā? Kas tieši slikti? Bremzes nav? Ok, bremzes viens. Jā, gultni gaudo. Gultni gaudo? Gaudo, divas. No sākuma nekas, motors bija savs, pēc tam aizbrauc līdz laukiem. 19 km gados 2 prauslas sulo. Tā, nu vēl vizuāli kaut kā? Vizuāli, protams. Vizuāli arī, protams, jā. Tur ar spēku. Ar spēku? Jā. Tas ir normāli, kāds dabūjis. Ok. Es vienkārši šobrīd saprast, cik ir jāieguldās iekšā. Tu tā nopirki, ķipa neskatījies? Neskatījos, vienkārši man vajadzēja auto, man mudīgi bija jāskrien. Jā, davai piedarbināsim. Sprausli, jā? Kāds ir kaut ko muķīs kaut ko, jā? Mēs personīgi paši neko pilnīgi neesam darījuši. Es pat iepriekš, es to ideju sapratu, jā. Šeit jau var redzēt praktisko latviešu. Aķīts jauns vismaz? Nezinu, bet vietu. Diezgan labs viņa. Ok, tad jau vēl rukā, jā. Jā, te ir. Ko cik gribēja Volvo? Pilnā pārkrāsošana. Jā, te kāds vispār nav žēlojuši to mašīnu, man liekas, ne? Nav žēlojuši. Vispār, ne. Kamerā es nezinu, vai to var redzēt, bet nu ir visur ir defekti. Un man baigi interesēja, kāpēc tam nabaga Volvo dzīvē tā nav veicies un kā ar vertikāli uzrādīja 2 avārijas un viena bija līdz pat 10 000 remontā. Tur dzīve nav bijusi roždārs viņam. Nē, vajag forši, ko uzrakstīja Kostikam. Tas ir vispār nice, tas ir ļoti labi. Bet vienkārši zinot Kostika nervu sistēmu, šis varētu būt arī mazliet pa daudz. Un saprotiet pareizi, 350 eiro praktiski ir metāla cena, par ko mums šo auto atdod, un visticamāk, ka šis auto arī aizies karotais. Mums vienkārši kā perikupiem interesē, vai varam uzvārīt kaut ko šeit, un ja tačkas šādi vidēji maksā 1200 eiro, tad šeit, lai viņai dabūtu apskati un kaut cik pieklājīgu dabūtu, mēs iztērētu tuvu tam, un jēga nekāda priekš tirgošanas
nebūtu. Un šajā sērijā mēs izskatām visus variantus. Kostiks bija sazīmējis šādu te Audi. Bija pat aizbraucis apskatīties un piekrita pirkt. Jo pa 400 eiro, vienkārši šo nevarēja neņemt. Džeks uz sitienu pārdot nevarēja, bet teica, ka nākamajā dienā Rīgā droši. Kostiks pats netika nākamajā dienā, bet es devos uz Perekupu garāžu, lai pieņemtu laikam mūsu šobā pirmo Audi. Jā, beidzot pēc visiem neveiksmīgajiem mēģinājumiem nopirkt auto, mums šobā būs Audi. Kostiks kaut ko ir aiz muguras man sazīmējis. Viņš teica, baigais dīls un mums būs baigi labā Perekupa tačka. Viņš teica, ka tur čāls dod riktīgi visādas tur durvis sev līdzi, visu kaut kas. Viņš būs pa pirmo zortu un pa baigi lēto naudu. Tiem, kam ir Audi, viņi var beidzot būt priecīgi, ka mums beidzot būs šovā Audi. Bet neviens neatbrauc. Es gaidīju ilgāku laiku un čāls bija pazudis ar galiem. Es domāju, ne jau atkal uzdūrāmies uz vēl vienu džeku, kurš savāc drošības naudu un pazūd. Tikko zvanīju, arī neatbildu. Jau būtu jābūt it kā, tagad man neatbildu. Ja rakstu neatbildu, tikko zvanīju, arī neatbildu. Nezinu. 10 minūtes vēl pagaidi, ja nav, tad nav. Pats arī mēģināja džeku sazvanīt, bet neviens otrā galā vairs necēla. Un rekur vēl mūsu policijas mašīna, kas jau ies prom līņās jaunajam īpašniekam. Paldies, mēs ļoti labi pavadījām laiciņu kopā, bet tagad tev ir jauns saimnieks. Kurš starp citu tev interesē, kurš tad tika pie šīs automašīnas, tev obligāti jānoskatās šis te video. Pur Baltics Challenge After Movies 2025. Ceru, ka viņi nearestēs. Un tad es gaidīju, līdz džeks pamodās. Halo? Audi, tos kosču. Jā, pa Audi, ja? Cik tālu tu esi? Man aizslēdzās mašīna, un es netieku mašīnā, man ir centrā. Tieši ieskrēju mājā, paņemt, ko vajag. Pagā, bet man tev gaidīt, tu būsi? Mēs varam šodien tā, ka Osti teica, ka var tos vārtus atvērt attālināti. Okay. Es varētu tik līdz man sievieti mājās, jo pie sievas man ir otras mašīnas atslēgas. Tad vienkārši uzzvanīt, jo man arī savs telefons palika mašīnā. Gan jau, ka zvanīju un es nevaru atbildēt. Ok. Tagad no planšetes zvanu vienkārši. Ok. Labi, tad to mēs citu dienu sarunājam, ja? Sanāk. Kad tu brauc vēl uz Rīgu? Es būšu 22. 22. Jo vienkārši Kosti gribēja ātrāk, jo viņš gribēja ar viņu pabraukāt, kamēr viņai skate ir. Jā, Kostiks jau visu kaut ko grib ātrāk. Tāds viņš ir. Jā. Bet nē, ok, viss kārtībā. Tad mošku 22. varam šito uztaisīt. Labi, es sapratu. Es Kostikam pateikšu tagad arī, ja? Vai tu pat? Jā, jo vienkārši uzrakstu man aizslēdzās mašīnu. Viņš zina, ka viņi slēdzās cietas, viņam teica, jau brīdināja. Ok. Tad, kad tu brauksi paķert piekariņu līdzi, balto manējais ir izbeidzies. Jauns piekariņi? Jā. Cik tev jauna tavai mašīnai ir? Man otrs ir diezgan jaudīgs. Man ir 500 zirgu gāsērija. Ko tu stāsti? Tev vēl piekariņu vajag, taču noskatīsies? Nav jau tik traki. Iepriekš kaut kādā RS3 tā kā sajūta. Nē, ok, labi. Nē, krūta, tad tev noteikti ir jābrauc. Mums ir jāsatiekās, tad ir jā. Labi? Jā. Davai. Tad davai uz sakariem, jā? Džekam mašīna aizslēdzās. Viņš man uzzvanīja caur Instagramu. Šodien mums nebūs mašīna. Mēģināsim sarunāt citu dienu, bet Audi tuvojās. Un čolim ikdienas autiņš ir gaška, pār 500 zirgiem. Viņš jau grib Pur Baltics jaudas piekariņas. Ap citu reku šeit jūs varat iegādāties mūsu merčiņu. Un es gribu pateikt, milzīgi paldies visiem, kas kaut ko ieķer no merču. Tas mums ļoti daudz nozīmē. Visu šo te naudiņu mēs gāžam atpakaļ saturā. Un nekas nevar būt labāks, kā redzot, ka kāds skatītājs paņem ieķer kaut ko no merčiņu, un es redzu tās uzlīmītas visu, un ka mēs esam viena milzīga forša komūna. Tā kā paldies jums visiem. Bet tagad gaidam Audi. Īstenībā man ir jāpiezina. Jā. Tas čalis nav pazudis, viņam aizslēdzās mašīna. Kas viņam ir? Viņam aizslēdzās mašīna centrā, viņš netiek pie manīm. Es dzirdu, bet ļoti interesanti. Viņš teica, ka tu zinot, ka tā mašīna mēdzot aizslēgties ciet. Nezinu. Viņš man caur Instagram zvanīja, tāpēc, ka viņš teica, ka viņam telefons ar mašīnā palika. Tā es ar viņu sarunāju, ka mēs varētu otrdien tagad tikties, jo es varētu iefilmēt, ka viņš atbrauc, jo tas būtu baigi forši. Jā. Interesanti. Labi, mums beigās nebūs apvisens. Nebūs apvisens, būs viss labi. Viņš tur nezvanīja man Instagramā ar savu Instagram vārdu uzvārdu. Kas ar Volvo arī atbraucam un pēkšņi viņš vairāk netirgu. Un tagad šitas te čipa jādavai, bet beigās tur kaut kāda mistiskas tur. Pa cik naudām tu to Audi vispār sarunāji? 400. 400? Tad gan jau apčakarēju. Nē, viss kārtībā, būs labi.
Karoči, būs viss kārtībā. Tu jau mīzo mājās? Es tuliņās braucu mājās, jā. Pēc 2 dienām man jāsatiek tas čalis. Un tas ir Aivo, viņš man zvanīja, kā jūs iepriekš redzējāt, un tagad mēs esam Liepājā. Citā lietā mēs satikāmies ar Kostiku. Viņš nebūs tajā dienā, ka man ir jātiekās ar to čali. Čau, vecīt. Sanāk tā, ka šis čalis iepriekš man ir vēl visādas mašīnas piedāvājis, izkaut kas ir bijis. Mums tur ir vairāk gadu saraksts bijis par dažādām visādām mašīnām. Kosiks netic, ka mēs to mašīnu dabūsim. Viss tas liekas dīvaini. Satikāmies, bet es teicu, davai, es ņemu. Viņš teica, nē, man jātiek līdz Rīgai. Tikko pirms mirkļa bija teicis, ka viņš speciāli viņu atzina tā kā un atzinis viņu uz laukiem, tā kā viņam nav vajadzīga vairs. Un tāpēc viņam jātiek uz Rīgu. Un kas likās ļoti dīvaini visā šitajā, varbūt tiešām mistiskā mašīnā iztaisās iet, viņš netika. Bet viņš vienu reizi neteica, kā viņš nogādās tās visas durvis, bamperus, lukturus un tā tālāk. Sedenā tas neielīdīs. Nu, nekas. Beņķi viņam neatmatās, man liekas, vai viņam breti, kuram atmatās tam audzikam aizmugurē beņķi. Nu, maksimums, ko viņš var ielikt, nezinu, lukturus un kaut kāda salonētās sīkumus. Viņam 50 eiro iedēju? Jā, es viņam iedevu. Teikšu godīgi, pa visiem šiem gadiem, kad esmu pircis automašīnas, filmējis viņš šāda situācija man ir pirmo reizi. Un man, lai arī viss šis te izskatās jocīgi, man liekas, ka tas Džeks parādīsies un viss būs kārtībā. Jo, ja viņš gribētu savākt drošības naudu un pazust, tad nebūtu tālāk ar mums runājis, līdzīgi kā tas Voyager Džeks paņēma un notinās. Uztaisam iekšējās derības, davai, lai būtu interesanti. Es saku, ka viņš nenoliks, es saku, ka viņš mūs uzmetīs, uz kaut ko sadaram. Mečuk, jums ir kaut kāds idejas, ko mēs varētu sadarēt? Nē, davai no saņemās, meitenes. Elīna, davai. Jā, no bučo vārda tev būs. Nē. Jā, davai. Nē. Kork. Pasaka kork. Nē. Ot obligāti bija jāpasaka uz visu Latviju tas? Kad visi zina, ka tev bail no vārdiem? Jā. Nu, būs cilvēku daudzums, kuri vienkārši rakstīs kvakman tagad. Mēs izdomājam derības. Tātad, kurš zaudēs nākamreiz, mēs Perekupčika brauksim pēc kādas automašīnas. Tas, kurš zaudēs, viņam būs rēcīgi jāsaģērbjās. Viņam būs jāiziet vai caur humpīšiem vai kas. Un kas viņiem būs jāģērbi, uzrakstat komentāru iekšā zem šī video. Un tas, kurš dabūs visvairāk laikus, tas komentārs uzvarēs. Tā kā tas var būt maksimāli pazemojošs pasākums. Vienkārši jums ir jāspiež tas īšķīts uz augšu. Es ceru, ka viņš noliks. Tā kā labi ir 2 dienas, es braucu uz Piņķiem. Un mums būs mītings ar Čālu, pasīsimies, viņš uzradīsies vai nē. Sanāk, ja es būšu samaksājis par tavu kaunu 50 eiro. Jā, tā sanāk. Un tagad man ir jācer, ka mūsu Džekiņš tiešām uzradīsies. Es viņam vēl pārzvanīju, lai atgādinātos par sevi. Jā. Čau, vecītis, tev par to Audi zvani, te Roberts tev trausē. Rītā mēs 5 varam tikties, jā? Aptuveni, jā. Jā, bet tu baigi daudz jau nekavēsi, ne? Tur moš kāds 10 minūtes, un tur nav runa par. Jā, kaut kāds maksimums 10. Nu tad ļoti labi. Davai, rītā tiekamies, jā? Labi. Jā, davai, čau, paldies. Nu, mazliet esmu satraucies, teikšu godīgi. Es esmu Rīgā, man pēc dažām stundām ir jātiekās ar to čali. Viņš man tikko zvanīs, teica, ka es atzinīšos pie stūras esmu. Nā, man sievai sanāca šāda mašīna braucot mazgājot. Pagā, kas notika? Kārošā viens dedzā ielika. Kārošā iebrauc kāds aizmugurē, ja? Nebija pamanījis, ka stāv mazgātuvē un kā bija rāvis tā. Bet tur gāja runa par to Audi, ko mēs gribam pirkt? Jā. Nu, cik liela skāda tā ir? Nu, skāda ir tāda, ka tas mašīna neatmaksājās taisīt. Jā, nu mēs varam piebraukt apskatīties viņu. Jā, es noskaidrošu, kurā vietā viņa ir un ja tu esi Rīgā tagad jāsaka. Es esmu Rīgā, jo šodien gribēju tev satikties. Jā, es tūlītās dabūšu adresi un aizsūtīšu tev. Jā, atsūt man. Es nezinu, cik rāki viņi man teica, kas tas rāki. Jā, davai atsūt man, jā? Jā, davai. Es dabūšu un tev uzzvanīšu arī. Jā, davai, labi. Bet baigi ilgi nekavējies. Nu, mēģina diezgan tā operatīvi, jā? Davai, čau. Tad sanāk, kad man būs jāpārģērbjās laikam. Un, protams, var gadīties, ka tiešām Džekam nošķīla Audi un viss šis te ir viena liela sakritība un mēs pārspīlējam. Bet varbūtība, ka sieva tieši pirms pārdošanas nošķīla mūsu Audi, ņemot vērā iepriekšējās pasakas, nu tas izklausās pēc cirka. Es gribu šīs ziņas pavēstīt arī Kosikam, kurš noteikti līdās ar Reiksmu manī. Kā tā var vienkārši būt? Labdien. Čau, vecīt, tu neticēsi? Nu? Tas, pagaid man zvana, laikam tas čels tev atzinīšu. Klausos? Pie Jūgos centra kaut kur esot Moika.
Tu vari man atsūtīt lokāciju? Vispār tu vari fočens atsūtīt man dažas skaistās tā mašīna? Es viņai prasīju, lai viņa atsūta, viņa teica, ka atsūtīs. Davai, tad tu man varbūt vari vai no Instagramā vai WhatsAppā atsūtīt? Jā, es varu WhatsAppā. Jā, atsūt WhatsAppā man vienkārši, ja? Jā, jo tas pats arī nezinu, kāds tad ir zitīgi, un cik man pazīst, es tā pateicu. Jā, nē, viss labi. Es domāju, ka pateicīgi cenu mēs viņu arī sasist paņemt. Tas jau nav nekas slikts. Jā, davai es gaidu WhatsAppā sūt man, jā. Davai. Jā, paldies. Man ir stundas brauciens uz šodienai pašam vienkārši centīšos to dabūt īsti WhatsAppā. Jā, davai. Nē, nu viņa var nobildēt tev atsūtīt, vienkārši pārsūt man ātri. Jā, es viņai teikšu, lai viņas apačē visu atsūta. Jā, davai. Klausies. Kā mēs nepacēs? Es teicu, lai nobildē atsūt man bildes un varētu piebraukt apsīties to tačku. Bļet, tu tam tici? Bet tu saproti vienkārši, kas tad notiek tagad? Man šitās apvisienas savu dzīvi nav bijis. Es, protams, gaidīju lokāciju, bet laiks gāja, bija jau 2 stundai pagājis un nekādas lokācijas vai bildes neatnāca. Man ir tāda aizdoma, ka viņš man vairs necels telefonu. Čau, es esmu Juglā, kur man ir jābrauc? Es stuldi aizsūtīšu, es tikko tik sadzvanīju. Tu tulītās atsūtīs, ja? Jā. Bet tu taču man nebāz ausīs batons tagad, ja? Tur viss ir tā, kā tu saki, arī ir, ja? Jā, jo es klāts par batonu ausīt, es jau tev neatbildētu, vai arī pat nebūtu zvanījis. Jā, nu davai te es gaidu, vienkārši sūt, kamēr es esmu Juglā, jo man jābrauc tālāk, lai man nav jābrauc cauri visai Rīgai atkal. Davai, tev nosūtīšu. Jā, davai, čau. Viņš stundu jau sūta, bet... Karuči, es nezinu, kaut kāds sviests te notiek. Es negribu zaudēt derībās. Lokācija nav atsūtīta, un viņš necēja telefonu. Jūs varat ierakstīt komentārā, kāds prikols, kāpēc tu vienkārši nevari startā pateikt, es viņu negribu pārdot, es nevaru pārdot. Kur ir sports šeit tajā visā? Zāne nav ēdus visu dienu, man tagad jādīlo ar šito problēmu būs. Un jādīlo ar to, ka mums vienkārši ir laiks nenormāli izčakarēts, un jūs skatītāji rakstat, hei, kāpēc tās mašīnas tik maz iet uz priekšu? Tāpēc, kad ir visādi šitādi apstākļi, un mēs jums rādām, kā tas ir. Tas dzīvē arī ir šitā, te perikupiem nav viegli. Mēs Bentleyiem, es nezinu, vai es novilkšu tik ilgi savu dzīvi, lai mēs varētu Bentley nopirkt. Naivs, es esmu pārāk naivs. Un tā arī mēs pazaudējām vēl 50 eiro drošības naudā, jo laikam pārāk daudz ticam cilvēkiem un nevarējām iedomāties, ka šādi tas beigsies. Un tā vietā, lai šajā sērijā nopirkt jaunu perikupu auto, visi mēģinājumi bija nesekmīgi. Un es arī gribēju parādīt visas šīs neveiksmes jums, lai nedomājat, ka tas viss tik vienkārši mums te notiek, bet arī parādot to otro pusi, ka ieberzieni rodās pat nenopērkot auto. Varbūt kādam mūsu nesekmīgā pieredze noderēs savā dzīvē. Es noteikti apsolu, ka tiksim pie nākamās perikupu tačkas jau nākamajā sērijā, bet šodien palikām bešā ar mazliet nogruzījušos garstāvokli. Bet es ļoti ceru, ka esat joprojām kopā ar mums un mēs visi kopā turpinām ceļu uz Bentley. Gan jau tā saulīt uzspīdēs nākamajā sērijā.